Čau visiem! Mani sauc Armāns. Ar daudziem no jums droši vien, ka mēs esam tikušies Arēnā Rīga, Rīgas Dinamo mājas spēlēs, bet ar daudziem no jums mēs vispār neesam tikušies un neesam pazīstami. Tātad šodien mēs atrodamies Latvijas dzelzceļa centrālajā stacijā Rīgā un meklēsim tos Rīgas Dinamo līdzjutējus, kuri nekad nav bijuši Rīgas Dinamo spēlē. Šovakar viņiem būs pirmā reize. Jūs ar mums, mēs ar jums aiziet. Vai jūs kādreiz esat bijusi Rīgas Dinamo spēlē? Nē, esat kolosāli. Tātad mēs jūs uz mājām aizvedīsim pēc Rīgas Dinamo spēles, ar taksi pievedīsim pie mājas. Vai jūs Dinamo spēlē esat bijis kādreiz? Jā. Bāc, nē, tad jums jābrauc uz okrīt. Bāc, akam! Jūs esat smējuši? Jā. Nopietni. Rīgas Dinamo spēlē es bijis, esat redzējis, ne? Esmu redzējis. Jābrauc mājās. Varbūt jums palīdzēt uzmest maisiņu augšā? Nē. Pagaidām izrādās, ka visiem pirmā reize jau ir bijusi, vai arī mēs esam galīgi, latviski sakot, atšūti, tāpēc, ka svarīgāk jau braukt vakarā uz ķēgumu ar vilcienu, un pēc tam pēc 4 stundām ar taksometru. Kā var atteikt tādam čaulītam? Brauc! Nē. Nopietni! Un tā, dārgie draugi, tikko mēs esam atraduši Anastasiju, kura taisījās braukt mājās, bet, kā izrādās, viņai nav bijusi pirmā reize Arēnā Rīga kopā ar Rīgas Dinamo komandu un visiem jums cienījamie līdzjutēji. Tev piedzīvojam šovakar tikai draudzīgi sākās. Mēs ejam medībās meklēt nākamo pirmās reizes klientu. Aiziet! Man aiz muguras stāv tāds pārīts, kur ir iemīlējušies un brauks mājās. Bet es viņiem piedāvāšu nebraukt mājās, bet turpināt vakaru pēc Dinamo spēles. Jūs esat bijuši Rīgas Dinamo spēlē? Jā. Jūs varat turpināt? Vai jūs kādreiz esat bijis Rīgas Dinamo spēlē Arēnā Rīga? Darbie draugi, mēs tikko esam atraduši pirmās reizes līdzjutēju šovakar Arēnā Rīga. Mēs katrā ziņā turpināsim meklējumus arī uz nākamajām mūsu mājas spēlēm, gan 15., gan 17., gan 19. novembrī. Lūdzu, dodamies uz spēli! Mēs jūs vedam uz Arēnu Rīga izbaudīt pirmo reizi spēli klātienē. Dāmas un kungi, apsveicam jūs ar pirmo reizi! Droši verat durvis vaļā, šis salūts ir tikai un vienīgi jums. Tikai Rīga, tikai Dinamo! Tikai Rīga, tikai Dinamo! Viņa pirmo reizi apmeklē Rīgas Dinamo spēli Arēnā Rīga. Šodienas spēlē klāties ir 7120. Pirmā reize jums šodien ir beigusies. Kāda tā bija, Anastasija? Tieši skatīties hokeju dzīve, tas ir tik jautri un tas tāds azārts, un tu, piemēram, skatīties, davai, citi un tā. Tiešām tādas emocijas bija, foršas, jā. Šitā gadījuma palaist garām un, es domāju, ka man klātbūtne komandai palīdzēja šodien. Ko jūs varētu varbūt pateikt un novēlēt tiem vēl pagaidām neesošajiem Rīgas Dinamo līdzjutējiem, kuri nākamajās spēlēs arī būs pirmie un pirmā reize viņiem tā būs? Noteikti ieteikt atnākt. Neviens neko nezaudēs, tikai vinnēs ar to. Nesteigājiet pa veikaliem, labāk skatīties hokeju, tas ir daudz foršāk. Mēs ceram, ka tādu, kuriem tā būs pirmā reize, ar katru reizi kļūs arvien mazāk. Laipni aicināt Arēnā Rīga. Rīgas Dinamo jūs gaida. Paldies!